Esiet sveicināti! Šodien raidījumu sāksim ar atskatu uz pērnā gada notikumiem. Ja par Latvijas lielo ostu Rīgas, Ventspils un Liepājas veiksmēm un neveiksmēm jau esam stāstījuši, tad šodien uzzināsim, kā klājies ir mūsu valsts mazajām ostām. Kopumā 6 mazajās ostās ir pārkrauta 1,6 miljonu tonu kravu, kas ir par 12,8% vairāk nekā 2013. gadā. Vislielāko apstrādāto kravu pieaugumu pērn uzrādīja Mērsragu osta, kur pieaugums pat par 23,4%. Par 12,9% muskuļus audzējusi Salasgrīvas osta, bet Skultas ostā kravu apjoms audzis par 8,6%. Sāpīgs kritums pērn fiksēts Rojas ostai, kur mīnusā 21,4% kravu. Kopumā 6 mazajās ostās izteikta specializācija ir pašmāju kokrūpniecības nozares apkalpošana, līdz ar to kokmateriāli sastāv lausties no visām pārkrautajām kravām. Arī šomēnes Biķernieku trasē turpinās Ceļu satiksmes un drošības direkcijas rīkotās bezmaksas drošas ziemas braukšanas konsultācijas, kuru laikā tiek pārbaudīts arī uz dalībnieku automašīnām uzlikto riepu protektoru dziļums un riepas vecums. Diemžēl kopējie secinājumi nav iepriecinoši. Daudz apmeklētāju mašīnu ziemas riepu protektoru nodilums ir zem atļautajiem 4 mm, kā arī apstiprinājies vēl viens nepatīkams fakts. Ne tikai riepu protektoru dziļums ietekmē bremzēšanas ceļu garumu, bet arī riepu vecums. Protektors var būt 6–7 mm, bet ja riepi ražot jums šī gadsimta sākuma pirmajos gados, noteikti labs rezultāts nebūs. Kā raidījumam apliecināja drošas braukšanas skolas instruktori, tad riepa, kas vecāka par 5 gadiem, ir pārāk cieta, lai pilnvērtīgi ziemā pildītu savas funkcijas. Pātrināties un sabremzēties vēl jūs spēsit, bet veikt negaidītu manevru būs ļoti sarežģīti. Valsts akciju sabiedrība Latvijas dzelzceļš ir pabeidzis darbus pie lielākā dzelzceļa infrastruktūras objekta būvas neatkarīgās Latvijas laikā. Otrā sliežu ceļa posma Skrīvere–Kruspils. Vairāk nekā 100 miljonu eiro vērtā Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta laikā tika izbūvēta sliežu ceļa 56 km garumā, visu tiltu rekonstrukcija un būvniecība, kā arī staciju un pieturu pārbūve un labiekārtošana. Mēs esam izbūvējuši 56 km jaunu sliežu ceļu, kas ir kā alternatīva tam, ka mēs brīžiem jaucam nost tos ceļu posmus, kuru mums nav vajadzīgi lietošanai. Nākotnē tā ir lielāka drošība, gan kustības drošība, gan arī caurlaides spēja, kuru mums palielināsies posmā no Kruspils līdz Rīgai 2 reizes. Arī šogad darbs pie infrastruktūras izveides un uzlabošanas Latvijas dzelzceļā turpināsies. 2015. gadā attīstībā plānots investēt 166,73 miljonus eiro. Lai veicas un tiekamies nākamajā pirmdienā!